vai mēs zinām, kas īsti mums ir jādara. Ja? Un es gribētu tātad parunāt noslēgumā par patīkamu lietu, par dāvanām. Ja? Tātad par dāvanām, kuras jūs varat saņemt šobrīd jau no pašvaldības, lai tas atvieglotu jums šo uzdevumu, šo mājas pārvaldīšanu. Ja? Tātad mēs nevienam nav noslēpums, kurš ir kontaktā, un pārsvarā visi mūsu apmeklētāji šodienas, ja, kas ir ļoti kuplā skaitā, gandrīz tuvu 100 apmeklētājiem šim semināram, ja, visi vairāk vai mazāk ir jau informēti par to, ka mēs pārstāvam tehniskās dokumentācijas līdzfinansējumu programmu. Tātad, jebkura ēka var pieteikties šim līdzfinansējumam un saņemt arī Dacas pieminētajam tehniskajam atzinumam jau nopietnu atbalsta bonusu, lai varētu pirmkārt sakārtot. Ja? Jo šeit arī tas sasaucās ar mūsu tēmu, ja? Jo vai tik nebūs tā, pārņemot pārvaldības, īpaši tajā gadījumā, ja biedrība, ja jauna, nepieredzējusi, ja, teiksim, pārņem ēku, vai mēs zinām, ko mēs vispār pārņemam? Jo atceraties, kad pārņemot ēku, iestājās arī zināt to, ja, ko jūs esat uzņēmušies. Ja. Šeit es vēl gribētu papildināt par to, ka biedrība, jā, tas viss ir labi. Biedrības var dibināt daudz, 2 cilvēki nodibina, samaksā nelielu naudas un biedrība gatava. Bet atceramies, ka tikai dzīvokļu īpašnieki var dot šo pilnvarojumu pārstāvēt, kādā apjomā pārstāvēt, kādus darbus veikt. Tā kā nebūs arī tāda situācija, ka jā, mēs nodibinām biedrību un kaut kas automātiski notiek. Tātad atgriežos pie patīkamajiem, pie dāvaniņām, ja, tātad gribu mazu tādu kā atskaitīti jums nodemonstrēt. Tātad pagājušā gada septembrī mēs uzsākām strādāt pie šīs programmas, kuras ietvaros dzīvokļu īpašnieku kopība biedrības formā var saņemt līdzfinansējumu 3 pamatdokumentiem. Pirmais dokuments - ēkas tehniskais atzinums. Tātad mēs saprotam, kas notiek ar mūsu ēku, kādā tehniskajā tās stāvoklī tā ir, kādi darbi būtu jāveic ļoti ātri, kuriem būtu jākrāj nauda. Tas ir ļoti svarīgi arī tad, ja jūs kontrolēsiet šo savu pārvaldnieku, jā, jo tad nevarēs būt situācija, kad pārvaldnieks, teiksim, dzīvo savā kaut kādā burbulī, jā, un veiks tos darbus, kuri viņiem liekas tā kā vajadzīgi. Ja? Šeit būs kvalificēts dokuments, vadoties pēc kura ar termiņiem, ja jūs varēsiet vienmēr saprast, vai šis atjaunošanas plāns tiek sastādīts pareizi. Ja? Nu, un tā tad pagājušā gada sākumā pieejamais grants, šī dāvana bija 1 575 000. Tātad pietiekami apjomīgs, jā, tas ir patiesībā priekš Rīgas lielākais līdzfinansējums tieši tehniskā dokumentācijas portfeļa izstrādē. Jā. Esam veikuši ļoti lielas aktivitātes, jā, šeit ir norādītas konsultācijas 300+, tās ir tikai tās pirmreizējās. Principā šo skaitu mēs varam virzīt un reizināt reiz 2, jā, jo parasti ar vienu konsultāciju nekad nepietiek, un vienmēr mēs turpinām pavadīt šos pieteikumus, šo ēkas atjaunošanas plānu arī tālāk līdz pat šī finansējuma saņemšanai. Tātad konkrēti mēs esam saņēmuši pieteikumus no 134 ēkām. Ja? Tātad ir veikti šie tehniskie atzinumi, tātad 75 par kopējo summu, 71 562 eiro. Ja? Energosertifikāti, otrs ļoti svarīgs dokuments, ja? Jo mēs visi zinām, ka mūsu mājas, īpaši tas dzīvojamais fonds, kas ir būvēts padomju gados, tas nav energoefektīvs. Izmaksas par apkuri ir ļoti lielas, tāpēc, lai mēs varētu saprast šo situāciju un izvērtēt un saņemt rekomendācijas, kādi darbi veicami, tātad ir šis dokuments, kas ir tehniskās apsakošanas atzinuma paplašinājums, tātad energosertifikāts, energoaudits, tātad izstrādāti ir 73 dokumenti, jā, par kopējo summu 70 000 eiro. Jā. Un tas, kas mūsu piedāvājuma superodziņa, ir ēkas tehniskais projekts, kurā mēs, ņemot vērā šo iepriekš minēto dokumentu informāciju, tātad varam izstrādāt tehnisko projektu. Vienam tehniskajam projektam tātad vienai ēkai mēs esam gatavi līdzfinansēt līdz 15 000 eiro.
Tātad tā ir ļoti milzīga summa, lai izveidot šo tehnisko projektu. Ja? Un šobrīd mums jau ir rezervēti 569 000, ja? Un izstrādāti 50 tehniskie projekti. Ja? Uz ko es gribu vērst uzmanību? Ka šis līdzfinansējums nevar būt mūžīgs, vismaz šobrīd. Tam ir gala termiņš, ja, un šis gala termiņš ir 27. gada 1. janvāris, vai vēlēšiem patīk 26. gada tātad 31. decembris, kad vēl var pieteikties, kad mēs pieņemsim šos dokumentus, lai vēl paliktu laiks, lai jūs varētu pabeigt šo dokumentu izstrādi un saņemt šos gatavos projektus. Jā. Tātad iztērēts ir šobrīd kopējā iztērētā summa ir 711 485 eiro, vēl atlikumā ir 863 514 eiro. Tātad atcerieties, katra ēka var saņemt līdzfinansējumu 90%, bet ne vairāk kā 17 400 eiro. Ja? Kur mēs varam gūt informāciju par šo programmu un par visu? Ja? Es vienmēr stāstu, ka viss ir ļoti vienkārši. Ejam uz renovē.lv un galvenā podziņa, kas jānospiež, pieteikties konsultācijai. Piesakoties konsultācijā, jums atvērsies kalendārs, jūs varēsiet pieteikties sev vērtā laikā. Apmeklētāju skaits tiešsaistē nav ierobežots. Mums ir bijuši gadījumi, kad mēs vadām sanāksmi, kur ir vairāki desmiti apmeklētāju. Ja? Katrs var uzdot šo neērto jautājumu vai ērto jautājumu, uzzināt par nosacījumiem un tādā veidā gūt informāciju un uzsākt virzību uz šī līdzfinansējuma saņemšanu, bet ne jau līdzfinansējums ir pašmērķis. Mērķis ir saprast ēkas tehnisko stāvokli un sastādīt plānu šī mājokļa uzlabošanai. Kuri vēlās tā kā paši izpētīt visu, tātad ir podziņa ēku atjaunošana, nospiežot šo podziņu, tātad būs atbalsta iespējas, un tur ir sagatavoti visi dokumenti, kuri ir jāiesniedz, visi nolikums, nosacījumi, ja? Bet mans tas aicinājums tieši tāpat kā arī kolēģiem no mājokļu vides departamenta ir, ja? Varbūt sākam ar konsultāciju, kurā mēs piesakamies, izrunājam visus šos jautājumus, ja, lai zinātu, kā to darītu pareizi, lai nebūtu tā, ka nepietiekam pilnvarojumu pēc, ja, kas visbiežāk mums gadās, vai nav iekļauti kaut kādi pareizi termiņi, vai pareizi nav noturēta šī aptauja un pakalpojumu sniedzēju atlases noteikumi nav ievēroti pareizi, ja, lai nav pamanīti kādas nianses par pieredzes jautājumiem. Ja, tad mans tas ieteikums un rekomendācija būtu sākt tieši ar konsultāciju. Ja. Kas notiks, ka jūs pieteiksieties konsultācijai? Konsultācijā jūs iegūsiet no Rīgas enerģētikas aģentūras atbalstu visa šī procesa garumā. Tātad mēs piesakamies konsultācijām, saprotam, jā, mums šie dokumenti ir vajadzīgi. Ja nepieciešams, dibinām biedrību, palīdzam, vai caur mājokļu vides departamentu, vai arī mēs paši dosim savas rekomendācijas, veicam pakalpojumu sniedzēju aptauju, iesniedzam dokumentus, izstrādājam dokumentus, izstrādājam tehnisko projektu un iegūstam vīziju par savu ēku, par tās atjaunošanas, modernizāciju jau uz nākošajiem šīs ēkas dzīves cikla periodu. Ja. Tātad vēlreiz aicinu, protams, atgādinu arī, ka nav, ja kāds vēlās ir grūtības ar tiešsaisti, ja. Nav iespējams tas, vai vēlamies klātienē tikties, ja, tad arī tas ir iespējams. Arī tieši tāpatās caur šo podziņu renovē.lv, tātad mēs piesakamies nospiežot šo pogu, mēs varam pieteikties arī šai klātienes konsultācijai. Vai arī zvanot pa tālruni, kur mēs iepriekš saskaņojam laikus un attiecīgi arī varēsim jums pieņemt un visus jautājumus izrunāt.